gada 20. un 21. maijā Jelgavā Pasta salā norisinājās Helsus starptautiskais zināšanu festivāls, vienkopus pulcējot vairāk kā 200 Latvijas un ārvalstu speciālistus un uzņēmumus, kur rūpējas par cilvēka ķermeņa un gara veselību, iepazīstinot ar dažādiem sevis izziņas veidiem un praksēm. Helsus festivāls norisinās 3. gadu, šogad skaistajā Jelgavas Pasta salā. Šogad mums jaunums ir sarunu kupoli, dvēseles, bērnu un sevis izziņas dārzos, kas mums pagājuši gadu nebija. Šogad ir arī jaunums Helsus festivāla noslēgumā diskusija, kurā diskutēsim par viedumu. Piedalās tā diskutētāji kā sirds ķirurgs Andrejs Ēglis, Lilija Apine, un piedalās arī Pauls Rauceps, žurnālists, un moderēs diskusiju Vēns Sīglis, filozofs, un vēl piedalās uzņēmējs Mārtiņš Eberšteins. Šī būs noteikti viena no festivāla odziņām. Vēl šogad mums ir speciāli pirts bērniem, kur bērni tiek iepazīstināti ar pirts tradīciju. Šogad ir arī jaunums kanisterapija, kas ir suņu terapija. Ir 2 skaisti lieli mīļi suņi, par kuriem var iet mīļoties. Mums ir arī mazo dzīvnieciņu dārzs. Mēs šogad esam vairāk domājuši arī tieši par bērniem, lai viņiem būtu arī izklaides. Šogad ar mums ir arī profesors Anatolijs Danelāns, par ko mēs ļoti priecājamies. Helmuts Rotke, ir arī viesis no Ukrainas Volodimirs, kurš stāstīs par brīvo niršanu un meditāciju, tā kā šogad mūsu lektoru un lekciju skaits noteikti ir pieaudzis. Ķermenim, dvēselei, veselībai arī šogad bija festivāla atslēgas vārdi, veidojot dvēseles, fiziskās kultūras, vides, veselības, uztura, sevis izziņas un bērnu izglītības tematiskos dārzus. Biode ir arī viens no veidiem, kā šeit ļoti daudzi, kuri palīdz atgriezt vai sajust tieši šo savu dvēseles vēstījumu un tieši to, kāpēc varbūt mēs esam nākuši uz šīs zemes un kāds ir mūsu būtība vai sūtība, mūsu uzdevums. Deja, tieši šī deja ir fantastisks līdzeklis, kā mūs atgriezt pašiem pie sevis un pašiem šīs klātbūtnes pie otra cilvēka, pie tiem mūsu tuvākajiem, pie pasaules. Jo, ja mēs neesam pie tam klāt, mēs jau nedzīvojam, jo viss ir tādā vienā kustībā, mijiedarbībā, tas, kas notiek ārā, atspoguļo to, kas man ir iekšā, un caur to, ja mēs tā kā pīstam esam, mēs arī pīstam jūtam šo dzīvi, un viņu tad vairs nav tik sūra, tik nomocoša, tik stresaina, mēs sākam baudīt. Pīstam, ja mēs sevi dzirdam vai redzam kādu citu, mēs baudam, un mēs visu laiku dalamies. Viena ir uz iekšvērs, tas tā kā apskauju sevi, es esmu ar sevi, un otra šī lieta, es esmu atvērts pasaulē. Es atveros, lai pasaule man kaut ko dotu. Es atveros, lai es iedotu. Jo, ja mēs staigājam šādi, iekšēji, arī tad, ja mums kaut ko dod no pasaules, mēs nevaram paņemt. Mēs varam paņemt tad, ja mums plauksts ir uz augšu. Un arī par to stāsta deja. Un šī deja apakšā ir vesela milzīga filozofija, tās pamatlecējs Rolando Toro, vērojot dzīvi, ieraudzījis šīs mijiedarbības, kas notiek visā pasaulē, ka viss ir saistīts, ka viss kustās. Kustās viens mazs graudiņš, kustamies mēs, kustamies kosmos. Un tāpat kā šī Helsusā, tāpēc mēs te arī esam, jo mēs te arī maza pasaule, tieši tāpat kā visi un atrodam šos te līdzīgos. Šodien es esmu Jelgavā Pasta salā ar savu studiju, bērnu jauniešu radošo studiju, jo es esmu tieši nepavēlta pie šī stenda, jo šis ir sociāla uzņēmēja darbības stends, un tā kā es esmu sociālā uzņēmēja, un es atbalstu bērnus, kuri ļoti ir bagāti, jo viņi ir ļoti talantīgi. Viņiem ir Dieviņš iedevis ļoti fantastisku talantu, bet viņiem mazliet pietrūks varbūt ģimenē šīs finansiālas atspēriens, lai šos bērnus papildus ārpus skolas vēl izglītot un viņiem iedot to kvalitāti varbūt dziedāšanā. Un man liels prieks, ka tāda Liena Šomas ir, kas ļoti atbalsta bērnus. Man studijā pašlaik mācās, viņi pilnveidojās 150 bērni un 60 bērni nāk bez maksas. Nāk bērniņi arī ar īpašām vajadzībām, nāk bērniņi ar autismu.
Mums ir mūzikas terapija bērniem, mums ir dejošana, mums ir balets, mums ir ģitāra nodarbības, mums ir klavieru nodarbības. Tā kā man viena paziņa no Hongkongas, kas ienāca studijā pagājušajā, teica, Liena, tev ir kā centrs, jo mums Hongkongā ir tāds liels trīsstāvīgs mājas, kā centrs, tev ir centrs, tev nav studija. Un tā kā man liels prieks, jā. Pārstāv uzņēmumu Getlinieko. Mums patiesi prieks piedalīties festivālā, un mēs pārstāvam uztura dārzu, veselīgu uztura dārzu, un lepojamies ar garšīgiem getiņu tomātiem. Tiešām apmeklētāji novērtē izcilo garšu, tā dabiskumu, vai ne, ir tā sajūta, ka es noplūcis un apēdis tomātu no vecmāmas dārza. Teiksim, ja runājām par to mūsu filozofiju, vides filozofiju, tad dzīvojam zaļi, mēģinam arī pārējus iepazīstināt ar zaļu dzīvesveidu, tad zaļu ražošanu, ar pareizu atkritumu apsaimniekošanu, un festivāls ir tā vieta, kad mēs varam sevi parādīt plašāk, nevis tikai kā vienu inovatīvu radošu uzņēmumu, bet mēs ejam pie iedzīvotājiem, stāstam, rādam un lepojamies ar to, ko mēs darām. Visu, ko piedāvā Helsus festivāls, nav iespējams uzskaitīt, tāpēc atnāciet un atklājiet to paši nākošajā Helsus festivālā.